Tā. Sen neesmu neko skatījies. Tur bija viens video, es nevarēju nostīties. Almans tur raznusā aizgājis. Man liekas, tur 49 minūtes bija kaut kas tur bez skaņas. Viņš tur teica, kroči, tā ir kā ir, jā, bet, tā man zem video, pagaidām, protams, ir maz skatījumu. Es pagaidām vispār, es nedomāju, ka tur kaut kāda daudz būs, bet, šobrīd, kad nav tūkstošiem komentāru, es varu pievērst uzmanību, teiksim, vienam komentāram, kur Sergejs Prudkovs. Kas Breksim biskvīts patīk, ka viņš no cepuma fabrikas nācis? Tu piedomā, ko tu runā. Pirmkārt, Sergej, tā maniere, ja? Tu piedomā, ko tu runā. Ar tādu tu vari iet, droši komentēt pie Maira Brieža uz viņa postiem vai vēl kaut ko. Makšķernieku tā vidē, tad vispār tomēr tā čiliņā viss tā pozitīvi, ar humoriņu, citreiz pamācoši varbūt, bet, tas piedomā, ko tu runā, var saviem bērniem, sievai, es nezinu, tā teikt, tas tā vienkārši nav. Pie tam, kad tu komentē uz to video, kurā es teicu, ka vimbām dod garneļu garšas barīgi, tāpēc, ka viņas ir no jūras, ka tas ir tieši tas, ko es teicu, ka pretēji, ka tas nenozīmē, ka viņas nāk no jūras, ziņas nāk. Tas, ka viņas nāk no jūras, tas nenozīmē, ka viņām jādod garneļu barību, jo es taču tieši arī teicu, ka tur no konditorijas fabrikas, ka marcipāni dod līņiem, viņi nenāk. Tāpēc, ir cilvēki, kas reizēm 2+2 nemāk saskaitīt skolā, sūdīgi mācījās. Tādi paši arī pēc tam ir komentāros visādās YouTubēs. Jā, te es vienkārši esmu sazūdis, tāpēc tā. Sergejs Prudkovs. Fail, karoči čalim. Neaizgāja, viss kārtībā. Tā, skatāmies. Fīderis Lielupē plus pludiņš pie krasta. Vai izdevās? Like. Es jau esmu pievienojis. Tā, nulles komentārs, ja? Tām divām makšķerēm, es esmu čakarējies, pārsvarā esmu nočakarējies neveiksmīgi, bet, ja tu vienu kaut kādu tur slinko lietas, teiksim, uz zandartu, kur tur nav visu laiku, neprognozējās, ka uz zandartu tur pik pēc 5 minūtēm ņemas, tad tur, jā, un, man arī vienmēr gribās kaut kādu pie zālēm naktinieku uz gruntenes iemest kaut kādu līni pagaidīt un nieznagi. Viņi sevišķi tā kā, koncentrējas uz breksi, kas parasti nav tā kā vimba, gan, šitā te, ja, tad. Tā, un šodien ceturtdienas vakars pulkstens ir 8:30, un rītā 5 es gribu pēcpusdienā aizbraukt, pasēdēt pie klostera. Uz breksīti gribās. Nav dzirdēts, ka tur baigi ķerās, bet nekur, es nezinu, uz kolhozu negribās braukt pāri tur tiltiem tur un pa otru pusi arī kaut kā, tur, kur viņš tagad ir, baigi netādāt, tāpēc es pie klostera droši vien aizbraukšu. Ja materiāls būs kaut kāds, kaut ko tur parādīt, iefilmēt, tad varbūt arī uztaisīšu video, tā, lūk, davai aiziet. Tas ir pāri pa kilo. Kāda lāpsta. Labs kaut kas. Tas ir asaris. Beigas skaļi. Numurs pat stāja. Hello! Tas ir noteikti mans jaunais personīgais rekords. Tā. Paldies par atbalstu. Šitas vajadzēja tā kā varēja ilgāk būt. Es kā sponsors būtu priecīgs, ja man ilgāk bišķi pazibētu tas. Atbrauc patrankāt vimbas. Kaut transition viņu var uztaisīt arī. Mūķi. Pilns. Pasēdēšu tā, apmēram līdz vakaram. Apmēram līdz vakaram. Nevis apmēram 4-5 stundas, bet līdz vakaram apmēram. Kā var noteikt, ka apmēram vakars ir? Tad uzjaukšu barību. Mēģināšu uz viena kārtā intensīvi barot. No iepriekšējās reizes palika arī brekšu kā barības. Un kas ir jaunums Zebra Masterā, tagad Paga, kas ta? iegādāties Viņam Maira Brieža cepura ir? barības. Nevar būt, vecīt sadedzina viņu. Tā šlinks,
visu barību, ko es makšķerēju, apakšā zem video. Es biju pastīties tajā mājaslapā. Uz saitu vienkārši jā. Tur ir kaut kāda tā viena poļu barība, ar ko es vienreiz pamēģināju. Baigais sūds, bet ja Lorpio tur ir tie forši. Atjaunina to mājaslapu. Pēc tam, kad būs jau arī visas makšķeres vispārējais, tad viss būs sīki un smalki. Un iespējams, pat būs atlaižu kodīši. Vo, priekš barībām vecīt. Darbojās, mēģina visu sataisīt, tā lai viss būtu perfekti. Tikmēr kā ir, tā ir. Davai. Jā, bet drīzumā jau būs atlaižu kodīši, tā kā paliekam kopā. Davai. Atplēs lielāku saurumu, atceries atplēš mazu un krāti, tad vienkārši tur atplēs un malcina. Pieaugsim ūdentiņu. Tagad, lai viņi pastāv, tad es vēlreiz samaisīšu un piebēršu klāt krikumiņšu un sākušu lādēt iekšā. Bet viņš jau pastačīnu atkal piebēr jau, tā kā par pirmos. Roče, tu nezini, cik tu ilgi makšķerēsi, cik tu ilgi sanāks tur pārmest, lai beigās miskastē to barību neizmet vai saldētot, tad sadara divās porcijās un visus tos, kas tev labumi ir, tajā pirmajā porcijā ieliek. Pēc tam, ja to otru porciju var piebērt bišķi klāt, bet tev būs lielāka koncentrācija ar visiem tajiem nišķikiem, kas tur ir. Nē, jā, rauda. Raudiņa pirmā ir. Es kādus 20 barotos ielādēju, uzliku 2 baltos. 20 barotos. Ar motilīti uzreiz pirmā zilta. Pēc man tādas pacietības nav. Ieliksim uzglabājumā tīkliņā, tad jau beigās paskatīsimies, ko man izdosies saķert. Tāds uzglabājumais tīkliņš. Man bija 3-metrīgais. Es, kad beidzu copi, es paņēmu, astāju pie upes uz koka. Okay. Tā ir mājās aizbrauc. Es arī esmu iestādījis brāvēties, noliku un aizbrauc. Ko darīt, būs ierpēc nopēc jaunu. Bet, jāiztiek, ka kādu ir, tādu maziņu. Paņēmu pludiņu makšķeri pie krasta. Štajā vietā, man liekas, esmu bijis. Sliekām uzliku, jo bieži vien ir tā, kad visevišķi pavasarī, kad vimbas ķer, tad pie krasta smuki asari nāk ārā tādi ap 300 grami pat lielāki. Tad iemetīšu kaut kādas 4 bumbas, lai stāv un pat var līni noķert šitādā veidā. Vo, labāk līni. Kā tur asari, bļēni? Tādas stiprākas uztaisīšu. Līnīts tā ir ģēla. Kopā māls, viņi stāvēs. Tā ir man tas vājais punkts. Jā, godīgi. Tāpēc arī maisīju tik daudz varību, lai var pludiņam piemest klāt. Redz, tur pie tā pludiņa, tur tos pastačīno, tur nemaz tur tā, jā. Pēc kādām 3-4 Izpļangāti pastačīno. vēl kāds pāris bumbas. Asarim tur viņi bijuši, nebijuši. Vai tam pašam līnim. Tagad copīt. Normāli, redz, kur normāli atbalstīts. Kāds, viss kārtībā. Nevis tur piepakš spicīt. Maziņš. Lielpē sanāk pienākuši. Es bišķi tā kā, kad tītus augstāk paceltu. Tad... Arī sajies visās mazajās upēs, tad viņi sāk labi, maza zivtiņa ne, bet tad tas kāds labāk atstrādā. Maziņš plicē. Ne, šitā te, bet šitā te. Pa zobiem, bļiņ. Atkal pasties, cik viņš zem tur. Kaut kas smuks. O? Liels. Vo. Tik zemu var nemaz nelaist, jā. Būs Brexits. Jo viņš, ka to rāvienu un tas nolaidz to kātu, tad tas rāviens viss ir tikai uz feedergām paliek. Labi, īstenībā jau nē, viss čilā. Jo tur jau leņķis arī ūdenī nav tā, ka viņš ir taisni. Malacis. Smuks. Tas ir pāri pa kilo. Kāda lāpa. Jā, neizskatās baigais. Varbūt viņam milzīgs, viņš pats varbūt ir 2,20. Uz vimbu barības. Tāds uz kilogramīgs kaut kur. Redz, jā. Ne? Jā, spumuks tiešām piekrīt.
Šitādas labāk noķer nekā vimbu. Kas tur ir? Kaut kas maziņš atkal laikam. Rauda. Nē, nu, vai nu tā kamera, tomēr vai nu viņš to makšķiru vajag taisni tur, bet, nu, Plicēts. šitie gan, bļaļ, tā kā dubļi. Nē. Pagaidām ir tā, ka ķerās tādas mazas zīltiņas. Nu, tas Brexits jau bija normāls. Sākumā bija doma likt tādā uzglabājamā tīkliņā, bet beigās es pārdomāju. Tieši tā, ko tur pļengāties tām sīkajām. Interesanti, kādā dziļumā viņam tas pludiņš ir. Es teiktu, kāds metrs tur vajadzētu būt. Jā, tas ir aiz Dambi uz Kalnciem pusi. Par kur Dambis beidzās, šits ir kād 300 metri, man liekas. Kur copa. O, kaut kas lielāks pat ir. Varbūt, ka beidzot Diezgan raiti ķerās, būs tiešām rītā varbūt arī būs pie tā klostera kaut kāda. Saskatīšos šito te, ko viņam pumpē. Tas visiem sitieniem. Tā tad labi, ka tu nestāstīji, kā tu tur mitrini, ko tur mitrini, kā miksē, ko tu miksē, bet pašu galveno, ko tu liki uz āķa. Tikai baltos, tikai pinkus, pinka plus baltais, baltais plus sliekas, slieka plus pinka, moktilis plus pinka, kas tur ir? Arī glīts. Nav nevainas. Tieši tā patīkami. Oļā, labais. Skaisti līdz, vai ne? Piekrītu. Jau vēl prom. O, ir kaut kas Opā, blin. O, kāds asaris. Nu jā, šitiem čakars ir. Vienmēr viņam āķis līdz kuņģim ir. Pie krasta. Un tad, nu, vai nu tu viņu met ūdenī, viņš peld pa virsu beigts, vai nu kur tu viņu liksi, nu tādu asarīti 150 gramīgu. Vienmēr šitā ir, ka samet barību uz pludiņu pie krasta, šitā ķerās, bet, nu, šeit vēl maziņš ir vēl lielāki. Vienīgais mīnus ir tas, kad āķis ir ierīts. Es pieļauju, ka tad nārstuvojās, varbūt kaut kas jau nārsto, un Ašuki ir. ašuki vai nu paši nārsto, vai nu viņi iet rīt šito teblienu, citu zivju ikrus. Nepaspēju vienīgais iefilmēt to copi, jo uz asari tā, kad stāv pludīšu uzreiz aiziet. Pirms kādām 3 nedēļām Breksi noķēra pie pils. Pirmā zivs. Pumpains bija jau. Šogad. La. Ir kaut kas atkal labs. Paliels. Bet tam tur vispār lustīgi iet, man čisti baigi sagribēt. Es nevaru rītdien sagaidīt. Jā, paskatās, ko laiks saka. Laika apstākļi. Zītiņa. Nedēļas sākumā bija plānos, ka piekdien braukšu. Redzēju. Solīja labu laiku. Nu, vimbas neņem. Vismaz kāds labs. Tad vēsāks paliks. Pa nakti plus 10, Jā. Labs. pa dienu plus 6, nu 8, tad tie 10 paliek, bet 5-6 metri sekundē vējs brāzmās līdz 11. Vai kilogramīgi noķert. Var redzēt jau, kādam ir bijis. Viņi bieži kļūdās, ja godīgi. Citreiz pasakām, tur 2 līdz 4, un tad tev pūš sejā, tur pamatīgs. Saka, ka būs tā kā tagad, un praktiski bez vēša. Aizvuka pludiņu. O, ir. Jobi, bobi. Kas tur ir? O, labs. Opa. O, tas ir asaris. A, kā viņš tik, nu, cik viņam, ka viņam pludiņš iemests ir, cik viņam, nu, aukla tur ir. Viņš tā kā bišķi pietin jau tā kā mazi bērni, ka tie, nu, to zivi gandrīz pie spicītes pietin. Ot par šitiem es runāju. Ot par šitādiem asariem es runāju lielupes. Uz šitādi viņi skaistuļi. Baigi skaistās zivs īstenībā arī baigi garšīgās. Es negribu čakarēties ar viņu skrāpēšanos, tīrīšanu. Šitādas monstras vilkt ārā. Aizpagājuši gadu tetelē uz fīderi vasarā noķer, nu kaut kad 700 grami droši. Šitā te labais.
Ašuku. Bet labi, ka sanāca amnestēt, viss kārtībā bija. Ātro pavasari šitā ir. Tieši vimbu laikā. Un tie asari vēl Šis labais tā, ka nu to ar vienu roku tur izvelk to auklu. Labais. Smuka copa bija tāda. Nē, viņam arī forši izstās laiks, tāds bezvējiņš tur. Tieši tikko izvilkt to Forši. breksi un reiz sekoja copu uz pludiņu. Cik es esmu nopētījis pa visiem šitiem gadiem, kad tu samet barību, tās mazās mailītes pienāk pie tās barības un ēda pie krasta. Ok. Uzreiz asari klāt un tāpēc arī ņem. Jo bieži vien Tā var būt, jā. tas asars uzceļās uz augšu. Es nezinu, kāpēc personīgi man, atšķirībā no maniem, teiksim, koļegām akšķerēšanas, man ļoti bieži, un tas ir vismaz 4 reizes gadā, zandarts uz fīderi uzsēžās. Es domāju, ka sīkās tur gar to baru tavu ņemās, un tad viņš tur trāpās. Vai viņš ņem tos 3 baltos, vai viņš nošau garām baltajām un uzsēžās, jo maili gribēja, to es nezinu. Taču vispārībā daudz gulbi ir braukājušies, peldējušies gar makšķeriem. Es nezinu, kā viņi pamana, bet viņi nekad nav iebraukuši auklā. Jomaja. Tam tur normāli iet, par fīders jāliek malā. Nu jā, Mazākais šodien. tākās, nu šeit tur, jā. Asarīts, bet mazākais. Šodien uzreiz laidīsim vaļā, ja mēs āķi mierīgi dabūsim. Ļoti šaubos. Sākās vakara copīte laikam. Drīz iemetienā copi uzreiz sako. Kas tur ir? Es ka nesaprotu, kur ir vindas? Kāpēc vindas? Malacis. Artis laikam bija, ja? Ālans. Blin. Ne, rudu. Artis, jā, Artis Smirnovs. Malacis garums, normāls video, viss kārtībā. Tas ir jaunais personīgais rekords. Paskatīties, kāds rudūs. Ziemā šitad no ledus noķēra vienā dīķī. Esot baigi negaršīga. Nu, es vispār tā kā tās zivis nē, bet nu esot baigi negaršīgā zivis. Bet nu glīta. Tieši tā kādā saulrietā vai saulēktā, kad skaidrs debesis un saulīt. Kūdī, tiešām zelta zivtiņa. Kad ir zelta zivtiņa. Tikai lai met viņu ārā, lai viņš peld. Mērlēns man arī nav. Nu, slava Bogu, nu kāda tur starpība? Ielikuši uzglabājumā tīkliņā, pēc tam palaidīs vaļā. Tieši tā, vo. O, ir. Maziņš kaut kas. Vai aizgāja. Kaut kas ir. Doģiks. Au. Ierāša to te ūdens slēpes pliciem. Šitās? Plaudis. Maziņš plaudis. Viņam tur fani. Subscribers. Tā ir tā pati. Tā ir tā pati zivs, kas lielā tur. Nu, copi beigsim. 6 stundas pavadīts pie ūdens. Jomajā. Kaut ko jau izdevās noķert. Nu, nebija sūdīgi. Šeit nav. Bet vismaz noķēru breksīšus un raudiņu un asarīšus. Jā, Un rudulīti. Mani, kā pārējās zivis. Starp citu, man arī šitā izģērbies sačuks, ir tās drātis izlīdušas. What the fuck? Nomērīt ruduli, jo man rudulis ir šitanī te. Ganī manā YouTube kanālā nav ruduļa ielikts. Nu jāieliek, tā kā tas Rudulis, ko es esmu noķēris. 34 centimetri. Viņš ir smuks 33. Nu izstiep tevai. Labi, viss čilā, malacis, skaisti. 32. Nu, šī kanāla uzspiežam laiku. Uzspiedām, jā. Ar brekšiem. Cerams. Spiedīsim uz brekšiem. Davai. Labi, tā. Atā. Nē, nu neko, nu cepuri nost. Malacis ņemās, viss pozitīvi. Neko pielikt, neko atņemt. Ja piekasīties grib, tad
augstāk makšķerceli, bet tas jau tā, ka tur, ja nav ko kasīties, tad jau krasavčiks un ko rītā jāmēģina.